Sveicināti interviju ciklā 100 personības līdz Latvijas 100-gadē. Šodien mūsu viesis Lauris Rēniks. Dziedātājs, komponists, televīzijas šovu un pasākumu vadītājs. Teātra un kino aktieris. Un tas vēl nav viss. Tu esi arī Latvijas čempions jāšanas sportā. Sveiks! Jā, sveiks, Kaspar. Prieks pie tevis būt. Es pilnīgi jau paspēju piekust visu šo sarakstu lasot. Tur tik daudz bija sarakstīts, ka domāju, kaut ko būs noteikti viņš piefantazējis klāt, ka nav jau gluži tā. Bet tas viss ir vairāk vai mazāk ir bijis, ko tu nosauc, jā. Ģenētiski mums rīti nav tie labākie. Pat ja man varbūt liekas, ka nērti un nedaudz mūsinoši un smieklīgi, es zinu, ka tas viss ir ar mani novedis līdz tai vietai, kuras esmu šobrīd. Es vispār nesaprotu, vai viņam nebija nekā cita, ko tajā laikā darīt. Man viss ir bijis pakāpeniski. Es nezinu, ko nozīmē pēkšņi slava. Sevi uz lielās estrādes skatuves Lauris Rēniks nopietni pieteica 2000. gadā. Viņš ir viens no retajiem latviešu mūziķiem, kuram ir izdevies nonākt slavas virsotnē ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. 2008. gadā amerikāņu TV kanāls ABC7 Kalifornijā pārraidīja sižetu par Lauru Rēniku kā veiksmīgu Latvijas popmūziķi un Latvijas šova Deju ar zvaigzni uzvarētāju. No 1998. līdz 2015. gadam Lauris Rēniks ir vadījis 20 dažādus televīzijas šovus un raidījumus. Viņš aktieru mākslu studējis arī ASV. Man īstenībā pirmais bērnības sapnis nebija būt par dziedātāju. Man bija bērnības sapnis būt par aktieru vai televīzijas raidījumu vadītāju. Izpildīts sapnis. Jā, es jau biju izgriezis bērnībā arī liela kartona, tādu caurumu kartonā biju izgriezis. Un tas bija, sazīmē flomasteru tā kā televizora pogas, tad aizsēdos aiz viņa un lasīju savai ģimenei ziņas, cikos būs kāda raidījuma, jo tā padomu laikos bija. Un abās valodās, krieviski un latviski. Un neviens nekad negribēja pat pārslēgt kanālu? Nē. Un viņi pat arī gribēja. Zini, tajos laikos bija 2 kanāli tikai. Pirmā Rīga, otrā Rīga un Maskava. Un es pa visiem 3 šancēju savā kartona ekrānā. Ļoti labi, bet tik daudz un dažādas lietas tu dari. Ko tu raksti uz vizītkartes? Man nav vizītkartes. Bet tad, kad man ir jāraksta, jāšanu es toči nerakstu uz vizītkartes. Lauris Rēniks, profesionāls jāšanas sportists. Sanākais varētu būt, ka es esmu profesionāls jātnieks, bet es tikai to neesmu sen praktizējis, bet es esmu elite sporta, kas ir Latvijas jātnieku tāda elitāra diezgan savienība, un es esmu viņiem tā kā goda biedrs, un tad, kad ir pasākumi, tad mēs sadarbojamies, jo, es nezinu otru Latvijas šovu biznesā vienkārši dziedātāju, kurš ir arī jātnieks, kurš ir, es uzaugu Tērvetē, tāpēc arī es ar tiem zirgiem māku, un man likās, ka jebkuram aktierim ir jāmāk jāt ar zirgiem, jo es esmu saskatījies vēl kalpus, un es gribēju būt aktieris. Čehu pasaku filmās visu prinču un princeses jāja uz zirgiem. Es sapratu, man ir jāmāca jāt ar zirgiem. Savā videoklipā tu arī pats? Jā, savā videoklipā. Daži gribēja apšaubīt. Tur nav neviena tūplāna. Es biju arī tas, kurš... Jā? Noskatīšos vēlreiz. Noskaties vēlreiz un iedomājies, ka mēs to filmējam 2 dienas, to jāšanas ainu, un pēc tam es tikpat ilgi gulēju gultā. Es nezinu, kādas ir dzemdības sāpes, bet man šķiet, ka tādas ir dzemdības sāpes, kādas man bija. Jo es jāju bez segliem, ar neatbilstošu apģērbu un visu. Bet uz vizītkartes, kuras man nav, es noteikti rakstītu to, ko es rakstu savā Facebook, Twitterī un Instagramā, kas būtu angliski. Tas tur jāraksta singer, TV host un actor. Tās 3 lietas. Šīs 3 lietas. Tu nāc no ģimenes, kur jūs visi esat skaisti un arī populāri un saistīti ar mūziku. Kā jūs sadzīvojat? Un par to skaisti, protams, jā, lūdzu. Mēs sadzīvojam savu skaistumu. Jā, nav redzētu mūs no nav rītiem. Grūti? Ja tu mūs redzētu visu ģimeni no rītiem, īpaši mani no rītiem. Iespējams izmainīt iepriekšējo jautājumu. Cik traki tad? Es to saucu par savu slaveno cūkģīmi, kāds man ir no rītiem. Es nevaru. Man vienkārši ir tāds, ģenētiski. Mums rīti nav tie labākie. Bet, kā mēs sadzīvojam, ar ko? Ar šo te popularitāti un ar mīlestību pret mūziku. Es domāju, ka tā mīlestība pret mūziku jau nav nekas tur ar viņu jāsadzīvo. Viņa vienkārši ir vai nav, un tu nevari kaut ko piespiest mīlēt. Vai tu mīli to tā dabīgā veidā, vai arī nemīli. Un man abi vecāki ir mūziķi. Es rados tajā laikā, kad viņi mācījās Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Viņiem abiem bija 20 gadi, es nesaprotu,
Vai viņiem nebija nekā citu, ko tajā laikā darīt? Bet tagad es esmu priecīgs, ka man ir jauni vecāki un forši, un viņi abi mūzikas pedagoģiju tur mācījās. Jā, un tad es pieteicos mammai pēdējā kursā, un tad tā mūzika jau vienkārši, man vecmāma arī muzikālu mandolīnu spēlēja, un manas mammas tētis, mans vecais tēvs Nelaitis, viņš bija bērnu profesionāls vadītājs, varbūt no tā man ir tas vadīšanas. Televīzija, jā. Viņš bija profesionāls bērnu ceremoniju vadītājs. Tas vienkārši tā ir bijis, un viņi man to mīlestību pret mūziku jau no bērna kājas, kā teikt, spricēja iekšā, un uz muzikas skolu aizsūtīja, ansamblī sāku dziedāt. Auri. Auri, jā, kas bija tēta. Izveidots bērnu ansamblis, un tā tas viss aizgāja. Un tad tās pārējās lietas, viņi man ļāva izvēlēties. Kaut gan man prieks, ka es esmu lauku bērns, un lauku bērni pārsvarā gan tie aktīvie bērni. Visos iespējamos pulciņos skolā iet, un es arī visos, kuros varēju iet, gāju, jo tā es sevi nodarbināju. Mūzika, dramatiskais pulciņš, tas bija vieglatlētikas komandā, ar jāšanas sportu nodarbojos, vēl karatē gāju, un vēl grupā dziedāju. Kāds tev? Vēl pārdaudzījos. Saraksts tikpat garš kā šodien. Bet man tas viss nodara, un es nekad nevarēju iedomāties, kurā brīdī kaut kas no tā visa man noderēs vēlākajā dzīvē, un tagad man nodara. Bet, kad tu skaties, piemēram, šobrīd video ierakstus no tā brīža, kad tu dziedāji Auri. Jā, pa dažiem man varbūt ir tā bišķi tā. Vai tiešām tas esi tu? Jā, vai tiešām tas esmu, man ļoti bieži liekas, vai tiešām tas esmu es par lietām, ko es esmu varbūt pirms 2 vai 3 gadiem darījis tā, vai pirms, vairāk pirms kādiem 10. Bet pat ja man varbūt liekas, ka nērti un nedaudz mūsinoši un smieklīgi, es zinu, ka tas viss ir mani novedis līdz tai vietai, kuras esmu šobrīd. Tas nozīmē, ka tajā laikā tas bija tā ok, un visi darīja pareizi lietas arī tajā laikā, pat ja viņus no šodienas skatījuma izskatās smieklīgi. Mēs ar Lauru iepazināmies jau ļoti sen. Es tagad baidīšos nosaukt to gadu skaitli, jo tas vēl bija tad, kad mēs piedalījāmies tādā bērnu popmūzikas festivālā Saules zaķis, kas Latvijas pirmajā televīzijā kādreiz bija, un es biju Jūras akmenī sastāvā, un Lauras bija tā kā, ar Auriem, un tad māsa dziedāja grupā Sveiks, un tad mēs tur visi vienā čupā arī, tā kā tusējām, un tad mēs arī iepazināmies, un tas bija tas pirmais. Lauras ir viens no retajiem cilvēkiem, kurā nevis nav nomiris, bet ir saglabājies tas iekšējais bērns, kas mūsos visos it kā kaut kad ir bijis, bet zin kā, mēs pieaugam, mēs arī tādi šausmīgi nopietni kļūstam. Lauris sevī ir saglabājis to kaut kādu pozitīvo bērnišķīgumu, tādu spēju brīnīties par visu no jauna, un viņš ir ļoti labsirdīgs. Un viņš ir īsts. Tā, ka patiešām īsts, jo man šķiet, ka viņam īsti neizdodas uzlikt kaut kādu tādu falšu seju, ja viņam gribās, ka viņš būs tagad šausmīgi tur kaut kāds pieklājīgs vai tāds. Viņš ir tāds, kāds viņš ir, un bieži vien, man liekas, ka tas arī cilvēkiem arī visvairāk patīk, kas raksturo Lauri. Jā, droši vien, kāds viņš ir draugs, pieņemsim, zinot, ka es nesvinēšu savu dzimšanas dienu, viņš ieradās ar vēl vienu kompanjonu pie manis vienkārši ļoti vēlu vakarā, ar dāvanām, ar dzērieniem, un pateica, visi mēs tagad svinēsim, un dzimšandienu mēs nosvinējām trietā, un vēl gājām ārā, tā bija kaut trešdiena vai pirmdiena, es pat neatceros, bet mēs vēl gājām līdz 3 naktī svinējām. Tāds ir Lauris, vienkārši, viņš var tev sagādāt pārsteigumu, viņš var tev vienkārši sarīkot svētkus līdzenas vietas. Es sajūtos atkal kā mazs skolēns, kuram vajag dabūt to atzinību, vai tētis pasit uz pleca, vai mamma, vai skolotājs pasaka, ka ir labi, lai tev iedrošinātu kaut ko vēl darīt. Tu esi pirmais, kas šito nospēlēja, ka man nav nekas piebilstams. Ar tevi viss būtu ok, bet tu pa daudz jautājumus uzdod. Tu dari ļoti daudz, bet ir varbūt kaut kas tāds, ko tu vēl neesi paspējis izdarīt. Un, ja tu tagad tā pafantazētu par sevi pēc 10 gadiem, kas ir tas, ko tu būtu gribējis vēl izdarīt? Es gribētu ļoti, un es ceru, ka tas vēl notiks, jo nekad nav par vēlu, kā teikt, to savus sapņus piepildīt, nekad.
jebkurā vecumā var to izdarīt, ja tā fortūna uzsmaida un ja tu uz to ej un patiešām vēlies. Un tas nav tikai tāda klišeja, ko ir ļoti pareizi izmantot, bet tā tiešām ir. Es gribētu kādā pilnmetrāžas mākslas filmā, tādā dziļā filmā nofilmēties, jo man jau tā kino pieredze nav salīdzinoši. Viņu tāda 10 balvu sistēmā ir 1, varbūt 2. Ar to, cik Latvijas aktieriem, tiem, kas to ikdienā dara, un tā ir viņa maize. Bet es gribētu, lai man tas uzaug līdz 5 vai 6, tā iespēja. Jā, tas, ko es gribētu, tādas DiCaprio tipa lomas, tādas kaut kādas bišķi crazy, bišķi tādas ar mīlestību, bišķi tādas. Un tāpēc man īstenībā patīk tas, kas tagad būs, ka es tagad, kad es mācījos otro reizi, tas bija pagājušajā gadu vai aizpagājušajā gadu. Es uzskatu, kas man deva pat īstenībā vēl lielāku to pieredzi. Es mācījos pie Ārona Spaizera, kas ir viens no labākajiem Hollywoods aktieru treneriem un skolotājiem. Viņš ir Jenniferai Lopesai, Villam Smitham, un es pie viņa mācījos tajā viņa privātskolā, un tas bija tas brīdis, kad es sajūtos atkal kā mazs skolēns, kuram vajag dabūt to atzinību, vai tētis pasit uz pleca, vai mamma, vai skolotājs pasaka, ka ir labi, lai tev iedrošinātu kaut ko vēl darīt. Un tad, kad es nospēlēju pie viņa to fināla ainiņu, kas bija tāda, ko mēs gatavojām, un es dzirdēju, kā Ārons visiem piesienās pirms tam maniem kursa biedriem, un tas nav labi, un tas nav labi, un vai tu vispār iedziļinājās tajā tēlā, vai tu vispār saproti, ko tu spēlē. Un es tāds nobijos, ko viņš tagad teiks, un es tur eju tāds drabošs, un pie tam es vēl neesmu amerikānis. Un viņš tā, un es nospēlēju to ainu, un viņš tā sēž tur tā, un visi tie pārējie studenti ar sēž tur tā, mēs tādi izgaismoti ar to savu ainas partneri. Un viņš tā pasaka, Loris. Viņš klusē, un man diezinu, ko viņš līdām teiks, viņš saka, tu esi pirmais, kas šito nospēlēja, ka man nav nekas piebilstams. Nepamet acting, nepamet to spēlēšanu. Spēlē, tev vajag spēlēt. Un man liekas, es tajā vakarā es priekiem piedzēros, aizgāju mājās. Es biju tik laimīgs. Man likās, ka man nav lielāks kompliments. Man Ārons Spaizers, man pateica tā, man nabaga tervetniekam. Tā kā, tas ir tas, ko es gribētu. Un tad sadrauc atpakaļ, un tad nāca piedāvājums no seriāla Viņas melo labāk producentiem. Un es biju tik laimīgs, es vienkārši, tā man bija otrā tāda laimes sajūta, ka es domāju, man tieši gribējās tajā seriālā, un tagad jaunā sezona vasarā sāksies, un man tur nav liela loma, bet diezgan tāda spilgta un kaut kas tāds, ko ko cilvēki varbūt neiedomātos, ka Reiniks to varētu spēlēt, vai viņiem tas piestāvētu spēlēt, bet tieši tāpēc tas ir interesanti. Bet par tavu aktieru mākslu arī režisors Arvīds Krievs ir izteicies ļoti labi. Jo viņam tika uzdots jautājums, kā ir strādāt ar neprofesionāliem un nezinošiem aktieriem. Un viņš teica, ka nemaz tik nezinoši nav, un viņš pieminēja tieši tevi. Filma Danses pa trim. Es īstenībā esmu ļoti pateicīgs Arvīdam Krievam un visai tai filmēšanas komandai, kas man toreiz vēl paņēma, un tad tur divās un to lomu tā kā piedāvāja, un es biju atkal pārlaimīgs, tad, jo tā man bija pirmā vispār pieredze, es nezināju, kā tās filmas filmē, bet man ar tiem armijniekiem un karavīriem, tie ir kaut kādi, un policistiem, tie ir tādi tipāži, kas man piestāv detektīvi arī vēl tādi. Un, jā, un tas bija baigi interesanti, un sanāca tā, ka to pirmo daļu filmēja vienā vasarā, un tad es aizbraucu uz to pusgadu uz to Ameriku mācīties, pirmo reizi uz to aktieru skolu, un atbraucu atpakaļ jau gudrāks, tagad jau samācījies filmu un televīziju, kā lietām ir jānotiek. Un es atceros, ka es vienā brīdī Arvīdu Krievu nokaitināju. Tāpēc, ka, kā es biju tur samācījies, kā jāstudē aina, kā jāsaprot savs tēls, kas viņš ir, kāda ir viņa vēsture, kas ar viņu notika pirms tam, kas notiks pēc tam. Un man tas netiek teikts, un es vienkārši viņam uzdodu jautājumus visu laiku. Un viņam apnika, viņš saka, ar tevi viss būtu ok, bet tu pa daudz jautājumus uzdod. Es saku, bet man gribās saprast, kas es esmu. Bet Arvīds tāds mākslinieks, un viņš varbūt tajā brīdī var iedomāties, vienkārši izdara tā un bez paskaidrojuma, kāpēc man tas būtu jādara. Bet es gribu saprast, kāpēc es to daru. Bet tas bija baigi labā vasara un pieredze, un patīk arī, kā tā filma iznāca. Paldies Arvīdam un visai Kaupo filmai, ka man tāda iespēja bija, un es ceru, ka kādreiz vēl būs. Un es jautājums vairs neuzdošu, es visu tagad zināšu pats. Cik reizes tu esi noskatījies šo filmu, Dans? Vienu reizi. Vienu reizi?
vienu reizi uz DVD, jo tad, kad viņi iznāca uz kino, tad es nebiju Latvijā. Pagaidi, es esmu blakus kabīnēs, nevaru viņu dzirdēt. Bet kas ir trakākais, ko tu esi darījis? Nu, droši vien, ka visu izņemot galinātu sevi nost. Pagaidi, es esmu blakus kabīnēs, nevaru viņu dzirdēt. Bet kas ir trakākais, ko tu esi darījis? Nu, droši vien, ka visu izņemot galinātu sevi nost. Tava iemīļotā aktrise Jennifer Lopez ir teikusi, mīlestība ir tad, kad kāds man saka, es vēlos būt kopā ar tevi visu savu dzīvi, un ja vajadzētu, es izlektu arī ārā no lidmašīnas. Ko tu esi gatavs darīt mīlestības dēļ? No lidmašīnas ārā es neesmu gatavs likt. Piedodiet. Piedodiet. Es no tās sērijas, ja krīt lidmašīna, vispirms uzlieciet šo te masku sev, un tad glābiet pārējos. Tad tu par sevi parūpēsies vispirms? Nu jā, kā es varu garantēt, ka kāds, lai es palīdzētu citiem, man vispirms jābūt drošībā pašam ir. Un ja es liekšu, bet labi, tavs jautājums bija tāds daudz filozofiskāks, es pat tiešo viņu paņēmu. Bet, ko es darītu mīlestības dēļ? Es droši vien, ka mīlestības dēļ, droši vien, ka visu izņemot galinātu sevi nost. Jo es uzskatu, ka neviens cilvēks nav tavas dzīvības vērts, ir varbūt tavas uzmanības vērts, vai tavu rūpju vērts, vai kaut kādas attieksmes, bet ne dzīvības. Un tad es dažreiz apbrīnoju tās melnās atrētnes saucamās teroristu sievas, kuras vai nu dēļ lielās mīlestības, vai nu dēļ lielās reliģiskās pārliecības ir gatavs, kā teikt, upurēt savu dzīvību. Bet, lai piedod man Jennifer, es viņu joprojām mīlu, bet no lidmašīnas ārā nelikšu. Bet kas ir trakākais, ko tu esi darījis? Vaktējis ar mašīnu pie darba vietas un tad brauc kluso pakaļ. Un tā kā dzinies reidā, ka mašīna dzinās pakaļ otrai mašīnai, tā kā tā viena mašīna mēģina aizmukt. Un tad, tas nebija tas tāds trakākais, nebija, bet tāda špionēšana. Man bija viena špionēšana. Nē, es nevaru stāstīt. Tad veselu cilvēku brigāda tiks iegāsta, ja man stāsta, ko es biju gatavs darīt. Bet tas bija tā, ka tev ir aizdoms, ka nav uzticīgi, ne? Un tad tu noskaidroji uzticības pārbaudi, un tad tu sarunā Braņģu, kas iet un vaktē lidostā. Tas bija komanda vesela. Jā, tur bija tāds filmas cienīgs sižets, ka man pa telefonu ziņa. Viņa ienāca toaletē. Pagaidi, es esmu blakus kabīnēs, nevaru viņu dzirdēt. Tas bija tā smieklīgi, bet es nedrīkst to stāstīt. Stirniņa ir atstājusi mēģi. Tā arī bija apmēram. Nopietni? Gandrīz. Redz, mīlestība ar mums dara lielas lietas. Jā, bet man tā patīk tā sajūta, bet man tā mīlestība nav bieži īstenībā ļoti reti. Kāpēc? Es nezinu, es kaut kā tāds ļoti nelaižu pie sevis ātri klāt nevienam. Es abrīnu tos cilvēkus, kuri regulāri iemīlās. Iemīlās, man liekas, ka viņi ļauts vienkārši lielu simpātiju vai tādu kaislīgu, vai tādas kaut kādas kaislīgas attiecības ar mīlestību. Man varbūt es vienkārši aizraujos ātri, un tad man ir tā iedvesma un tas, kas man ir vajadzīgs, bet tā, ka teikt mīlestību, tos dziļos vārdus, es varbūt 2 reizes teicu, vajadzētu vairāk. Pateiks vēl vismaz 4 reizes. Tā, ka neuztraucies. Kas to zina? Lauru Reiniku dēvē par Latvijas YouTube karali. Viņa videoklips dziesmai Sirds sadag neparasti lietuviešu valodā ir skatīts vairāk nekā 5 miljonus reižu. Dziesmas Es skrienu videoklips lietuviešu valodā lepojas vairāk nekā ar 4 miljoniem skatījumu. Duetā ar Aju Andrejevu dziedātā dziesma Pasakā ir skatīta vairāk nekā 2 miljonus reižu. Kopā ar māsu Rūtu dziedātā dziesma Es esmu tev dzīslās skatīta vairāk nekā 1 miljons reižu. Viņš ir iegūs vairāk nekā 20 dažādas mūzikas balvas Latvijā, un 2010. gadā viņa dziesma Aš bēgu ieguva gada dziesmas titulu Lietuvā. Pēkšņi uzliec tur un vispārējie, kā tur lejā dzīve. Man viss ir bijis pakāpeniski, es nezinu, ko nozīmē pēkšņi slava. Ko es tagad ar to slavu darīšu? Ka es kaut ko vēlos, es vienkārši to darīšu. Viena no tavām mīlestībām ir arī mūzika. Jā. Parunāsim nedaudz par to. Vislielākā īstenībā. Vislielākā? Itāļu glaznotājs, tēlnieks un arhitekts un arī dzejnieks Michelangelo ir teicis, ja cilvēki zinātu, cik smagi man bija jāstrādā, lai izkoptu savu meistarību, tā itin nemaz neliktos tik brīnumaina. Mans jautājums tev ir, vai tev ir līdzīgi, vai šī te atzinība, daudzās balvas, ko tu esi saņēmis, vai tas ir kā tāds nopelnīts atalgojums, un tev tas arī nāca smagi, vai tomēr
Es domāju, ka... Tev ir bijis vieglāk? Nē, es domāju, ka man viss ir bijis pakāpeniski. Es nezinu, ko nozīmē pēkšņi slava. Es neesmu nekādā realitātes šovā 3 mēnešu laikā padarīts slavens. Un es neesmu nācis no kādas slavenas ģimenes. Es esmu nācis no parastas skolotāja ģimenes, un es vispār esmu pirmais mūsu dzimtā, kas darbojās šovu biznesā. Man nav iefīrējuši radinieki televīzijā vai kaut kur. Man notika tā kā rāda pamanīja, kāds pamanīja, vecāki sūtīja uz pulciņiem, pats strādāja, pats zināja, ko tu vēlies, un tāpēc man nav nekad bijusi tāda izteikta kaut kāda tur zvaigžņu slimība, un tāpēc man nav nekad bijusi pēkšņā netikšana galā ar slavu vai kaut ko tādu, un tāpēc man nekad nav bijusi tāda kaut kāda vēlme skatīties uz citiem tā kā augstāk. Tāpēc, ka es esmu tā lēnām gājis, man nav tā bijis, ka es pēkšņi uzlecu tur un vispārējie, kā tur lejā dzīve. Man tā nav bijis vienkārši. Un es esmu tiešām daudz strādājis. Un lai es būtu tur un dzīvotu tā, kā es dzīvoju tagad, man tam vajadzēja 14 gadus. Un tāpēc man tā bieži vien liekas tā dīvaini, ka cilvēki, kas tikko sāk, prasa kaut kādus abnormālus honorārus, uzskata, ka viņiem jau ir jāmaksā kaut kādas milzu naudas. Man vispārībā pirmā alga bija 20 rubļi Dobels televīzijā, un pie tam vēl to pirmā algu Jelgavas tirgū man izskata viņu no džinsu kabatas ārā, kamēr es gāju. Un ko es darīšu pēc tam. Un tad man bija 7, dzīvoju, viss kaut kas man ir bijis. Un es esmu ļoti lēnām to savu mazo impēriju būvējis, tā mērķtiecīgi ieguldot 2010. gadā, tad, kad man notika tas mans otrais tā kā lielais vilnis. Pirmais bija ar Sirdssadeg neparasti, ka es iedziedājos latviski 2003. gadā. Un tad pa vidu bija vairāk veiksmīgi skaņdarbi un dziesmas, un es spēlēju mūziklā, tur mūzikas skaņas un autoplanētu, un tas viss bija superīgi. Bet, kad tāds bum ar visu to starptautisko bum, tas sākās no 10. gada, un tas ir stāsts par to, ka, ja es kaut ko vēlos, man ir tā, ka ja es kaut ko vēlos, es vienkārši to darīšu. Un man neinteresē kaut kā cits teiks vai domās, jo es vienkārši to... es zinu, ka man to vajag. Un es nofilmēju to klipu, es skrienu, videoklipu. Un es iztērēju visu naudu, kas man bija. Un iznāca tas klips, un viņš iznāca tieši tāds. Es pirmo reizi pats biju tas, kurš lēma, kas tajā klipā būs, kas būs mana komanda, kāds būs tā klipa scenārijs, jo pirms tam es tā kā paļāvos, ka citi manā vietā izlems, kā es izskatīšos, ko es darīšu, vai ne? Tie menedžeri, producenti, bet tajā brīdī kaut kā es, nē, kāpēc man jāklausās, ko man kāds cits saka, es pats zinu, kā, neesmu pirmo dienu. Un es izdarīju visu, kā es gribu. Iztērēju visu naudu, nofilmēju klipu, viss bija sajūsmā, cik skaista dziesma, cik foršs klips, un viss saprot. Un es paskatos tajā savā bankas kontā, un es sēžu tajā Kalnciem ielas dzīvoklītī pie Ābeles, kur tur man vienacainieku kaķi ir nogriezti tām mastēm aiz loga. Un es paskatos savā bankas kontā, man pilnīgi nav neviena lati. Mūžā man tā nav bijis, kad ir 0 lati un 0 santīmi. Un es laimīgi sēžu ar to savu klipu, un man nāk Twitterī un Facebookā un YouTube'ā visas slavas dziesmas. Un es domāju, ko es tagad ar to slavu darīšu? Un tālāk, tagad tā dziesma ir iznākusi. Varbūt, ka kaut kas kādreiz atnāks atpakaļ. Un iedomājies, es pirmo reizi pa 16 gadiem zvanīju saviem vecākiem, tā kā tāds mazs puika, es teicu, es nevaru man aizdot naudu. Man nav naudas. Es visu naudu iztērēju, un es nezinu, ko lai es daru. Un es sāku meklēt pa kabatām un pa mēteļiem kaut kāds, zinu, ka vienmēr izkrīt kaut kādas santīmi vai tur. Un es sāku meklēt, un man kaut kur nav kaut kas izkrīts, vai zem paklāja paslīdēs, vai mašīnā zem krēsla aizbirs arī. Man liekas, izokšķerēju visu, un tad māma saka, protams, tu zvani, ja tev vajag kaut ko, un mēs tev atbalstīsim un viss. Un tad pēc kaut kāda mēneša es arī to naudu viņiem atdevu. Bet pēc tam tas viss, kas nāca vēlāk, tas viss vienkārši pierādīja, ka bija vērts ieguldīties un to visu sirdi un naudu ziedot un riskēt, lai pēc tam 10-kārtīgi un 20-kārtīgi un finansiāli un arī cilvēku mīlestības ziņā to atgūt atpakaļ. Bet tomēr tas bija milzīgs risks. Jā, tas bija milzīgs risks, un es nezinu, kāpēc es vispār to riskēju, kas man par tādu dīņš galvā notika. Bet varbūt tas bija tas, ka tas ir arī saistīts ar to, ka man nav iespēja realizēties kā aktierim kādos citos projektos, tad es vienkārši lieku lietā tās lietas, ko es esmu mācījies Amerikā aktieru skolās. Un arī, kā teikt,
vispār kā veidot savu karjeru. Negaidi, ka tev kāds piedāvāts, pats radi un dod darbu citiem. Un tad es arī sapratu, ka es gribu savu mazo filmu, un tā es skrienu ir kā maza, īsta filma, kur sapratu jebkurā pasaules valstī, kur to klipu noskatās. Viņš 9 valodās, es viņu uztaisīju. Un arī tā valoda mīlestība no bērnības man tagad atmaksājas, ka es jau bērnībā iemācījos visās valodās. Cik vien varēju pateikt, mani sauc Lauris, un es esmu no Latvijas. Un man teica, tā bez akcenta to saki. Un tad es sapratu, ka man tāds talants arī ir, ka man to vajag attīstīt. Jā, bet man tagad īstenībā šodien man bišķi pietrūkst tāda dulluma, kas man vēl bija pirms tiem 6 gadiem. Tagad es tā kā igauns vairāk izmērīšu un tad griezīšu. Tur es paļāvos vairāk uz tām savām iekšējām. Bet tagad īstenībā es joprojām daudz paļaujos uz savām iekšējām sajūtām. Mans un Lauras stāsts sākās pirms 13 gadiem. Paliek galīgi nesen. Kad es pat neatceros, kurš, bet kāds izdomāja, ka man vajadzētu viņam nofilmēt klipu. Dziesmai neesmu neprātīgs. Man jau gribētos teikt, ka šo 13 gadu laikā Lauris nav mainījies. Un patiesībā man tā arī liekas. Es domāju, mēs visi mainamies uz augšu, mēs paliekam skaistāki, mēs paliekam gudrāki un pieredzējušāki un talantīgāki. Tas ir skaidrs, ja, bet visādā citādā ziņā man liekas, ka viņš nav mainījies. Un tur jau arī tas foršums ir. Kā es viņu atceros pirms tiem 13 gadiem, apmēram tāpat ir arī šobrīd. Ar Lauru strādāt ir absolūti fantastiski. Es viņu vienmēr minu pie katras every single iespējas kā ģeniālāko piemēru, kā mākslinieku un cilvēku, ar kuru sastrādāties, tāpēc, ka viņi tiešām strādāt ļoti labi. Es pieļauju, ka tas ir varbūt, tas nav tikai viņa nopelns, es ceru, ka tas ir arī mūsu abu nopelns un vispār kaut kādas ķīmijas nopelns, bet ar viņu tiešām ir strādāt ļoti viegli, jo viņš ņem lietas, viņš skatās uz lietām ļoti pozitīvi, viņš ir ļoti čakls, viņš ļoti cenšas, tā ir laba lieta, laba īpašība. Man šķiet vispār jebkuram cilvēkam ir īpaši mūziķim, ir īpaši kaut kādā videoklipu un tādā žanrā. Viņš uzstāda ļoti augstus mērķus, kas man ļoti patīk, un viņš vienmēr cenšas un domā, kā šos mērķus piepildīt, necenšas, nemēģina izbraukt pa vieglo, pa ātro cauri, ka gan jau būs labi, ja. Ar viņu strādāt ir viena dzīva bauda patiesībā. Es visu laiku gaidu, ka es nofilmējam kaut ko vienu viņam vai kāds viens darbs ar Lauru beidzās. Es domāju, tagad kādu laiku atkal nekas nebūs. Tagad jāgaida atkal kaut kāds laiks līdz nākamajam. Ja? Tā kā es skaitu principā tos mēnešus vai cik tur gadās līdz kaut kādai nākamajai reizei. Lauris ir ļoti uzticīgs. Viņš ir ļoti iejūtīgs un ļoti sirsnīgs. Un tā ir tāda burvīga īpašību kopa vienam vīriešu cilvēkam. Viņš labprāt, un no sirds patiesībā, viņš labprāt ieklausās citos cilvēkos, un viņam interesē to, kā citi cilvēki, kā viņa draugi un paziņas, kā es to esmu novērojis, kā viņi jūtās, ko viņi domā, kas ar viņiem notiek. Un arī tā ir viena ļoti laba īpašība vīriešu cilvēkam. Lauris lielākoties prot uzlabot garastāvokli. Tajā brīdī es domāju, ka viņam tas nenāk tā piespiesti, ka tas nāk tā ļoti dabīgi un naturāli. Protams, mums visiem ir kaut kāda ups un downs, kaut kādas reizes, kad kā dzīvē ir, bet tā vidēji matemātiski ņemot, no viņa nāk tā viegluma sajūta. Un man vispār ļoti patīk cilvēki, kas nesarežģīja lietas. Tas nenozīmē, ka viņi šīs lietas neuztver nopietni, bet kas viņas nepadara smagākas un sarežģītākas. Un tā arī ir viena ļoti laba īpašība vīriešu cilvēkam. Iemācītos pateikt, nē, es tā nedarīšu, vai es neuzskatu, ka tā ir pareizi darīt. Tas nav tikai rožu dārs, tas mūzikas bizness. Un es aizgāju, un es nenožēloju. Ja tu impēriju būvētu vēlreiz no jauna, vai būtu kaut kāda lieta, ko darīt citādāk? Iemācītos pateikt, nē, es tā nedarīšu, vai es neuzskatu, ka tā ir pareizi darīt, un darītu tā, kā es pats vēlos darīt. Bet visticamāk, ka tā vajadzēja visam notikt, tiem visiem cilvēkiem, kas ar mani strādājuši un kas ar mani sāka. Un pats pirmais īstenībā bija Latvijas televīzija, kas man tādu lielo deva. Rasma Dumpe un Sanita Balota, kas man piedāvāja ar pirmo talk show 18 gadu vecumā Nošu spēles, kur man nāca kolēģi mūziķi, un kuras iepazinos ar Raimondu Paulu, kurš mani tur pamanīja un uzaicināja dziedāt. Un tas ar gadu ar viņu nostrādāju un sapratu, ka es pats varu rakstīt savu mūziku, ka man nav jāgaida, ka man maestro, kur es šausmīgi mīlu un cienu, uzrakstīs. Un tad es sāku rakstīt, un tad man pamanīja Agris Mēvits un Modris Skaiskalns.
kas bija Sintā Debija un Active Music, un tajā laikā viņi strādāja ar Lindu Linu. Tad mēs ar Lindu bijām pirmie viņi tādi mākslinieki, un viņi mūs bīdīja un uzcēla. Tā kā es viņiem visiem esmu pateicību parādā, viņi visi ir ielikuši tādus pamatus, bet vislielākos pamatus noteikti ielika vecāki, jā, ar savu to pirmo visu. Jā, varbūt, jā, es tajā laika posmā no 20 līdz 30 gadiem, tajā es varbūt vairāk pats. Tajā laikā man likās, ka tā nav pieklājīga, un tas ir tā. Bet kad saproti, ka īstenībā visiem visi vienalga ir, un ja tu pats pa sevim neiestāsies, tad neviens par tevim neiestāsies. Un tev vienkārši jāmāk pašam par sevim cīnīties, nu nepārvērtējot sevi, protams. Jā, bet tā tomēr ir liela pārliecība. Sākuma posmā pateikt kādam, nē. Nu, sākuma posmā nevajag teikt. Sākuma posmā vispār ir jādara visādas lietas. Ir jādara daudz kas pa velti, vienkārši tāpēc, ka, lai tu iepazītos ar cilvēkiem, lai tu saprastu, kas notiek gan mūzikas biznesā, gan televīzijas biznesā, jo tas viss šou biznes jau balstās uz, nu, ne tikai Amerikā, pirmkārt Amerikā, bet arī Latvijā un vispār, man liekas, jebkurā valstī, uz to, kuru tu cilvēku pazīsti un kādas tev ir attiecības. Un ja tu esi normāls cilvēks, un ja tev vēl ir talants, tad tev paņems. Es, piemēram, tā komplektēju savus cilvēkus. Es, piemēram, nepaņemšu kaut kādu uber talantīgu cilvēku, kuram ir pretīgs un neizturams raksturs, un kad viņi kopā ir grūti strādāt. Es paņemšu bišķi mazāk talantīgu, bet ar tādu, kuru ir viegli. Un tā. Pašā sākumā, kad tu sāki dziedāt, nebija neviens, kas tev mēģināja atrunāt no šīs karjeras izvēles? Man bija Marina Umova, tad, kad man piedāvāja, es mācījos universitātē tad vēl, un tad man piedāvāja Active Music, jā, noslēgt līgumu. Un es ar Mariju biju sapazinies pie maestro Raimonda Paula. Un es viņai prasīju, klausies, Marija man piedāvā slēgt tādu līgumu un albumu, un tas bija 2000. Gads. Un tā kā kļūt par popzvaigzni un kaut ko tur tāda. Man piekrist vai nepiekrist? Ko es tur vispār nezinu, nevaru vēl atrast tur vispār, kur ir Čaka iela un kur ir vispārībā Vaņš tilts, neko nesaprotu. Es saku, man piekrist. Viņi saka, nu tu skaties, bet nu, tur nebūs tā, ka baigi visur. Tas nav tikai rožu dārs, tas mūzikas biznes. Un es tajā laikā nesapratu, ko viņi, nu tu izbaudīsi visu kaut ko. Es tajā laikā pat nevaru iedomāties, ko tas nozīmē visu kaut ko tu izbaudīsi. Viņi teica, bet ej, tas būs interesanti, bet būs arī, nu, viss kaut kas slikts arī būs. Es domāju, man patīk dziedāt tāds piedāvājums, kāpēc neizmantot. Jā, un es aizgāju, un es nenožēloju. Ja es nebūtu dziedātājs, es labprāt būtu vēstnieks. Bet man nekur nevajadzēja braukt, viņi visi atbrauc pie mums un neko nevajadzēja darīt. Nebija skaidra tā doma, kas tas vispār pa trio, kas mēs bijām. Ja es nebūtu dziedātājs, es labprāt būtu vēstnieks. Bet man nekur nevajadzēja braukt, viņi visi atbrauc pie mums un neko nevajadzēja darīt. Nebija skaidra tā doma, kas tas vispār pa trio, kas mēs bijām. Par Krievijas tirgu tu esi domājis? Jā, neiznāca. Mēģināji? Jā, mums bija tad, kad šo dziesmu tāpat es skrienu. Tas skrienu bija tikai sākums gan Igaunijā, gan Lietuvā. Tur ir tikpat populāras dziesmas pasakājas, esmu tev dzīslās, tās viss, kas seko, un es joprojām dodu jaunus. Tie, kas man seko Facebookā un YouTube kanālā, un visur jau var redzēt, ka es tagad jau dublēju, trubelēju savas jaunās dziesmas. Un Krievijā, jā, mēs pat ierakstījām to, es skrienu krievisku, un viņi mēģināja tur bīdīt, bet tur ir tāds biznes, šou biznes, kāds, man liekas, nav nevienā citā valstī pasaulē. Tur ir kaut kā, vai nu tev jānopērk savs laiks un savu vieta. Naudas nav tik daudz, lai nopirkt. Nav neviens magnāts apakšā vai augšā. Un tad vai nu tev ir jābūt kādā realitātes šovā, kas tev paver durvis, vai nu tur kaut kā jāsadraudzējas, ar kaut ko tur ir jāsadraudzējas. Un man tā ierakstu kompānija, kas man pārstāvēja, viņi mēģināja bīdīt kaut kur, es tur vienā brīdī parādījos ar to dziesmu Jebigu, bet tad tas arī tā beidzās, un tad es arī neskatījos, jo es vienmēr esmu tāds, zini, kā to sauc, tie ekstrēmie patriotisti, nu kā tā, pārāk patriotiski. Nacionālisti? Jā, nacionālisti, tas ir tāds bišķiņ ar mīnuzīm, jā? Nu jā, varētu. Ultranacionālisti, kas vispār viss, kas saistās ar Krieviju, tas ir krusts pāri un vispār nedrīkst skatīties. Man tā nav. Es esmu šausmīgi liels patriots un es uztraucos par Krievijas cilvēkiem, par visām ziņām, ar ko viņi tiek baroti, un es viņus nevainoju ne par ko, par to, ka viņi domā, kā viņi domā, jo viņi domā to, ko viņiem liek domāt no tā, ko viņi redz pa televizoru. Bet man tas tirgus, man ir daudz interesantāks šitais mūsējais tirgus, jo
man tā Baltijas misija vienmēr kaut kā tāda ir tāda, ka es esmu baltietis un ka mēs esam baltieši un kad mums ir rietumi. Nu, Krievi jau mūs zina, mums ir rietumi jāiepazīstina ar mums labāk. Un Amerika un Austrālija un tāpēc es arī tās turku valodās un tajās franču un tajās visās tās dziesmas tur dziedu un holandiešu un to tēlu mēģinu veidot kā nu vien var. Ja es nebūtu dziedātājs, es labprāt būtu vēstnieks. Vai gids? Vai gids. 9 gadus tu kā dziedātājs vai arī dziesmu autors esi piedalījies Eirovīzijā. Tik daudz? Nu, es skaitīju. Nu jā, ar lielākiem vai mazākiem panākumiem. Par tiem arī parunāsim. Kas tev vispār vilina Eirovīzijas virzienā? No ārzemes. Eiropa, ārzemes, pasaule. Jā, parādīt sevi un parādīt savu valsti, jo man vienkārši likās, ka es to labi varētu izdarīt. Es ticēju, ka es labi varētu izdarīt, ka es varētu atkal izstāstīt, jo tā Eirovīzijas vienmēr esmu pārdzīvojis, ka... Es jau par to Eirovīziju tā neesmu baigais tur fans, bet es vienkārši viņu uztveru, ka tā ir tiešām viena reize gadā, kad ir katrai valstī, nu, pavelti gluži ne, jo maksā dalības maksu visu, lai tur piedalītos. Ir tās 3 minūtes dotas, lai tu noprezentētu savu valsti un kaut kādu iespaidu radītu. Tur ir tik daudz žurnālistu, tur ir tik daudz mēdīju, kuri taisa paralēli visu kaut kādas reportāžas, kas nav tajās 3 minūtēs, kas tiešraidē iet, kas iet tur speciāli raidījumos, tur kaut kādās internetos intervijās, radio intervijās. Un ja es dzirdu, ka kaut kādā šausmīgā lauzītā angļu valodā kaut kādas dumības kāds no mūsējiem stāsta vai saģērbies kā kolhoznieks, nu, tāds pāķis, un es domāju, tas ir palmfejs, nu, kāpēc, nu, vai arī kaut ko kļūdaini stāsta, vai nepareizi runā. Un tas uzreiz uzreiz es personīgi to uztveru, jo viņš tajā brīdī esmu mēs. Un tāpēc man likās, ka ja es aizbrauktu kādreiz, tad varbūt es varētu kaut ko darīt lietas labā. Bet man nekur nevajadzēja braukt, viņi visi atbrauc pie mums un neko nevajadzēja darīt. 2003. Kad mēs jau uzvarējām, jā, vispār nebija nekāda braukšanas prieka uz ārzemēm, ar kājām aiziet uz kontos un tad uz mājām. Fani. Nu, kādas bija tās tavas sajūtas? No 26 dziesmām, 24. vieta. Es neatceros, un tāpēc arī... Tad tu piedzeries ne tikai pēc priekiem, bet arī... Mēs toreiz piedzērāmies, jā. Man liekas, Mārtiņš Freimans pirmais piedzērās. Es otrais nokritu. Tad Jāna turējās turējās kā pēdējā, jā. Tāpēc, ka bija tāda baigā pievilšanas sajūta tāda. Jo atceros jau uzreiz jau atkal. Bija tāda sajūta, ka tu esi piekāsis vienkārši visus. Ka uz tevīm tik lielas cerības tika liktas, bet varbūt tā bija arī tāda viena lieta, ko es arī iemācījos pēc tā gada, ka nevajag neko mākslīgi veidot. Mēs bijām tāda mākslīgi izveidotu grupu, kas smuki izskatījās kopā, un dziesma bija lipīga, un tajā laikā arī nelikās šausmīgi svarīgi, kāds būs tas message. Tagad es klausos, es domāju, par ko mēs tur vispār dziedājam, par kādu Marsu. Kā baigi forši viss skan Hello from Mars un tā, bet kad nebija skaidra tā doma, kas tas vispār pa trio, kas mēs bijām, tagad, kad es analizēju, par ko ir mūsu dziesma. Bet tad mūs apsveic Vairviģa Freiberga, mums ienāca puķis uzdāvināja, un bija daudz žurnālistu, viņiem visiem patika Rīga, un mūs intervēja, un tad bija Tatu atbraukušas vēl uz Rīgu, tur, un tad, Tatu un Garais Kirkorovs, kas pirmo reizi ieraudzīja dzīvē. Un, jā, tas bija tāds interesants, ko es neatceros, jo man ir tā, ka es esmu par to pateicīgs, un man dažreiz jautā, ko tāds priecīgs staigā pa dzīvi. Es ātri aizmirstu, man kaut kāds tāds cietais disks ir baigi labais. Es nezinu, vai viņš gada gaitā audzē, jo tādu ir tāds, tur apdeitojies, vai nu vienkārši es tādu disku piedzimu. Ka es ļoti ātri aizmirstu visu to, kas man ir sagādājis sliktas sajūtas un kas man ir kaut kas negatīvs bijis. Man tie faili izdziest lēnām no galvas. Ātri diezgan viņi izdziest. Un tāpēc es arī nepaturu prātā, ar ko man kaut kādas sliktas emocijas saistās. Es saku, brauciet kaut vai uz Igauniju, nu vismaz kaut vai uz blakus pilsētu, pastieties, kā tur ir. Bet veiksme nenāk pie tiem, kas to nav pelnījuši. Izvēlies, ar ko tu strādā, un izvēlies, ar ko tu tusē, un viss. Ceļošana. Jā. Jā. Tā iedvesma, ko tu meklē ārpus Latvijas šad un tad, tu esi izskaitījis pats vispār, cik valstīs tu esi bijis? Jā, man ir koridori karte. Tieši izskaita. Tu atzīmēji kartē, kur tu esi? Jā, es iespraužu tos pinuņus, tos spraudītus. Ir vēl tur vispār brīvas vietas? Jā, man ir pilnīgs tukšums Latīņa Amerikā un Dienvidu Amerikā. Man ir Ziemeļa Amerika, Eiropa, gandrīz visas valstis. Āfrikā 3 valstis. Ganā es biju janvārī. Un Austrālija man ir tukša arī. Gribētu tur aizbraukt.
Baigi patīk, jo... Bet es vispār cilvēkiem saku, ja es būtu baigi bagāts, tāds, ka baigi bagāts, tad es visus aizsūtītu kaut kur ekskursijā. Tu jau... Jo es pilnīgi, jo man ir tā, ka es satieku, es nevaru izturēt cilvēkus ar tādu šauru skatu. Varbūt tāpēc, ka es no tiem 16 gadiem, jo mans skats tika ar varu šitā te skaties, tāda ir tā pasaule. Un tāda ir cilvēki, un tāda ir tā vide, un tas kas notiek pasaulē. Es runāju ar cilvēku, kas uzreiz varu pilnīgi pateikt, ka viņš kaut kur ir bijis ārpus Latvijas. Vismaz kādu laiku padzīvojis. Kaut vai mācījies, vai viņš runā savādāk, viņš vispār tā kā iet pie cilvēkiem savādāk. Tas ir, es kaut kā viņu ar to savu kaut kādām ekstrasensu, man nav ekstrasens, bet mana omīte uzskata, ka manī kaut kas varētu būt. Bet tagad es nelaidīšu nekāds baumas, kas ir ekstrasens. Es neesmu, bet kaut kas, viņi teica, es piedzimu laimes krekliņā, vai ir kaut ko es tur piedzimu? Krekliņš labs, bet tu esi ekstrasens. Laimes. Es neesmu nekāds ekstrasens, šito te vispār izliecies, ka nedzirdē. Es saku, brauciet kaut vai uz Igauniju, nu vismaz kaut vai uz blakus pilsētu, pastieties, kā tur ir. Jo bija tāds raidījums pirmo reizi ārzemēs, un tur varēja pārsmieties. Un tad, kad tu pirmo reizi aizbrauc, tad daži sāk uzvesties neadekvāti. Aizbrauc uz Itāliju un saka, nē, nu, šitās pizzas Siguldā daudz labākas pizzas. Nu, kādās Siguldā, kas tev liek salīdzināt ar Siguldas pizzām, tās ir itāļu pizzas, pieņem, ka tā ir tajā Itālijā un pieņem to nevis salīdzinu. Un latvieši tas salīdzināšanas. Pie mums, tad sēd pie mums un tev arī viss būs kā pie mums. Ja tu sāc skatīties tā plašāk, tad pie mums kļūst labāk. Kas ir tava laimes formula? Izklausījās laikam augstprātīgi, bet es tā... Nē, izklausās ļoti labi. Vienkārši ne visi ir gatavi to dzirdēt. Es gribu dzirdēt tavu laimes formulu. Ja nu tev būtu tāda šobrīd jānoraksturo. Viņš nopūtās, aizskatījās tālumā. Laimes formula ir tad, kad tu... Bet tā ir tāda veiksme, man liekas, un to var arī saukt par tādu. Bet veiksme nenāk pie tiem, kas to nav pelnījuši. Es domāju, ka viņai ir jānopelna tā veiksme, ka tev ir tā iespēja darīt darbu, kuru tu mīli. Un ka tev apkārt ir cilvēki, kuri novērtē to, ko tu dari, un tu novērtē, ka viņi tev ir. Un tad tā visa miedarbība arī veido to laimes formulu. Tu laimīgs nevar būt visu dienu. Es galīgi neesmu. Es, piemēram, vakar nebiju laimīgs. Šodien, tu kaut ko izdomā, tu sagruzies, un tad tu mēģini to risināt, un kaut kas tāds maziņš notiek, un tad tās mazās laimītes veido kaut kādu to laimes sajūtu. Bet man liekas, ka tad, kad tu esi vienkārši labs pret cilvēkiem un vienkārši neesi riebīgs. Un ja tu neesi riebīgs, tad arī citi nav riebīgi. Tad, ja tie riebīgie ir, tad tu ar viņiem izvēlies vienkārši. Izvēlies, ar ko tu strādā, un izvēlies, ar ko tu tusē. Un viss. Un nepelniet naudu, pelniet laimi? Nē, pelniet veiksmi? Nē, bet zini, kā dažreiz tomēr situācijas spiež darīt to, ko visi grib ēst un ir jādara. Es arī nesāku uzreiz dziedāt vai spēlēt teātri vai vadīt šovus. Es krāsoju fermas, vai skrāpēju nost govi kakas no kūtīm, tev arī krāsojuši tās žogus, kas iet apkārt. Visi jau pelna naudu kaut kā, visi kaut kā sāk. Bet ja tavs pirmais jautājums ir darot vai nedarot kaut ko, cik tu par to saņems, varbūt tad nav nemaz vērts? Es tagad vispārībā daru tikai to, kas man interesē, vai man interesē tas projekts, vai man interesē, cik par to projektu. Un tad es izlemju. Bet pirmām kārtām ir, vai man tas interesē, jo es nekad neko nedarītu pārliecības naudas dēļ, nekad. Ne cik man piedāvāt, es nevarētu. Ja man kaut ko piedāvā reklamēt, man bieži piedāvā reklamēt, un es ļoti ilgi domāju un konsultējos arī ar saviem cilvēkiem, kas man apkārt ir, vai tas ir ok. Nē, man ar varu nekad neviens nepiespiedīs, nekad nav dziedāt 9. mājā pie pieminekļa vai reklamēt kaut ko vispār, ko es pats nelietoju, jo ja es esmu nopelnījis tik daudz cilvēku uzticību, kas mani klausās. Es nerunāju par tiem, kam es nepatīku, vai tas, ko es daru, nepatīk. Es runāju tiem, kam patīk un kas ieklausās. Tad es vienkārši viņus nevaru pievilt ar savām kaut kādām muļķībām vai arī idejām vai ieteikt kaut kādus sūdus, es atvainoju. Jo tam ies apakšā mans vārds, un es negribu savu vārdu saķēt. Izvēlies kādu vārdu. Sabojāt. Sabojāt? Jā. Sarunas laikā tu esi kādam kādreiz pateicis piedod, bet man nav interesanti, un es šobrīd vienkārši zaudēju laiku. Es baigi gribētu tā pateikt. Man bail, ka apvainosies. Tā pateiks patiešo, bet tāpēc man ir menedžeris, pie kura es pārsūtu, un šos teikumu pasaka viņš.
Dāmas un kungi, Lauris Rēniks, liels tev paldies par šo sarunu. Paldies. Jā, paldies, baigi nopietni sanāca. Es domāju, ka mēs jokosim. Smējāmies jau arī. Nu, labi, baigi nopietni jau nebija. Ūdens palika neizdzerts. Tas arī koncertos man vienmēr noliek ūdeni, un viņš paliek neizdzerts līdz koncerta beigām uz skatuves. Bet tomēr ir laba sajūta, ja viņš tur ir. Jā, tu zini, ka ir drošības sajūta. Drošības sajūta. Savukārt mēs, cienījamie skatītāji, tiksimies jau pēc nedēļas. Paldies, ka skatījāties!